Vai tu izproti, no kā sastāv materiāli, kurus tu izmanto? Šodien tirgu ir pieejams divi veidi kokšķiedras – slapjā ražošana un sausā ražošana. Slapjās metodes kokšķiedru kopā satur dabīgie sveķi, bet sausās metodes kokšķiedru satur kopā poliuritāns. Slapjās metodes kokšķiedra būs blīvāka, līdz ar ko viņā iekšā sastāvā ir vairāk koksnes materiāls. Tajā pašā laikā sausā metode blīvums ir mazāks un koksnes ir mazāks. Viņš ir gaisīgāks un slapjās metodes materiāls gaisu tik daudz cauri nepados. Līdz ar ko, lai mēs panāktu šī materiāla biezuma efektu, mums būtu jāizmanto dubult biezāks šis materiāls. Kā otrs no pamatlietām ir mitruma uzņemšana. Slapjā metodē kokšķiedra spēj mitrumu uzņemt ātri un efektīvi. Tajā pašā laikā sausās metodes kokšķiedra ūdeni sāks atgrūst vienā brīdī. Ko mums tas ietekmē? Kā piemērs, uzklājot māla apmetumu uz kokšķiedras, slapjai metodei man nav nepieciešams izmantot gruntis, tomēr sausai metodei man būs nepieciešams nogruntēt virsmu. Tā kā šie divi tipi ražotāju materiāli, tad vienam no materiāliem mums nav nepieciešams izmantot membrānas un tvaika izolācijas, taču otram materiālam dēļ mazā blīvuma būs nepieciešams izmantot funkcionālos slāņus. Protams, veikalā šis ražojums būs lētāks nekā slapjās metodes. Taču atceries, sāc rēķināt līdzi, cik koksnes ir materiālā dēļ blīvuma un cik ir šajā materiālā dēļ blīvuma.